Namastē. Kā man uz galda stāvēja Mājas Kadiķis grāmata, un es pirms tam te viņu plimināju iepriekšējā video. Es attaisnu un domāju, ko tad šodien kas šodien tāds ir, un man gribējās padalīties arī ar jums ar šo, var teikt, tas ir vēstījums, ko pierakstījusi Māja Kadiķe no erceņģeļa Rafaēla. Tātad, vēstījums par dvēseles dviņiem. Droši vien kādam tas ir jādzird. Dvēseles dviņi, jeb vienotā dvēseles liesma, ir stāvoklis, uz ko tiecas visa uz zemes nākusī cilvēce. Cauri laikiem un gadsimtiem cilvēki šo liesmu ir saglabājuši un viens otram nodevuši. Tikai pateicoties mīlestībai, šī liesma ir dzīva un tā mājo šeit, pie jums uz planētas Zeme. Jūs vēl neesat to pilnībā apzinājuši, cik svēts un tālējošs ir bijis Tēva uzdevums un mērķis. Cauri laikiem un pārbaudījumiem nes šo svēto uguni uz altāru. Uz dievišķās pilnības altāri. Cilvēkiem ir vēlme visu redzēt, sataustīt, izprast, arī fiziskā plānā. Bet dvēseļu liesma ir jūsu iekšējā enerģētiskā savienošanās. Un te, man liekas, tas ir ļoti svarīgi to visiem saprast. Dvēseles liesma nav kaut kur jums apkārt, viņa ir jūsos. Tātad, dvēseles liesma ir jūsu iekšējā enerģētiskā savienošanās. Kad zeme un debesis sanāk vienā, kad vīrišķais un sievišķais ir iekš jums un jums nekas nav jādala, līdzsvarā un harmonijā. Kad jūs šeit nācāt, tad gaismas kodols tika sadalīts divās daļās. Viena daļa palika dievišķās gaismas līmenī, otrai bija jāiziet uz zemes apmācības skola. Kad apmācība būs beigusies, jūs savienosieties atkal ar to otro dievišķo pusīti, jo tā jau ir tā, uz ko visu laiku zemapziņā esat tiekušies. Tā ir nākusi pie jums un vēstījusi caur dažādiem cilvēkiem, situācijām un attiecībām. Tā ir ieņēmusi dažādas formas un veidolus, jo bez viņas nebūtu iespējams jūsu attīstība šeit uz zemes. Viņa ir dievišķā pusīte, gaida to otru pusīti. Iespējams, ka caur daudziem cilvēkiem, ejot šo un citu dzīvi skolu, jūs to ieraugāt, jo viņa izgaismo tieši tās lietas, kuras jums katrā no dzīvēm ir jāapgūst. Viņa ir kā ceļvedis, kā bākuguns, tā ir liesmiņa tumsā, kā gaismiņa mežā. Viņa ir tepat jums blakus. Aizveriet acis un sajūtiet to. Kļūst tik silti, jo dvēseles dvīnis ir blakus. Vajag tikai satikt to. Cik ļoti skaisti teikts, cik ļoti skaisti Māja Kadiķe to ir pierakstījusi. Paldies! Saprotiet, ka visas atbildes ir jūsos. Un tā dvēseles liesma, tā esat jūsu otra daļiņa, kas ir jūsos, ko ir jāapvieno savā veselumā, kur pa dzīvēm mēs saliekam sevi atkal kopā savā spēkā. Paldies jums, lai jauka diena!